tās durvis ir? Nē, pāronas klubā. Nu, kur es paliku par darba produktivitāti? Arī es esmu pamanījis, ka kādam patīk šo sviesta trauku šausmīgi likt priekšā. Ja viņi ir neizlietot, tad izmet viņus nahuj ārā, Kur viņi te vajadzīgi, bet tur ir pilns piekrāmēts, šodien ir pilns piekrāmēts. Viņi balvas acīm, Rudi, pārtika, kur ir pastāvējusi siltumā un nav izlietot, pēc tam tu viņu ielaic augstumā, viņi vairāk nav tas, viņi nahuj jāmet ārā. Ja tu viņu neizmanto... Tu pats vienreiz teici, ka tāda forša ideja ielikt atpakaļ. Tie ir tavi vārdi. Bet ne jau šitādā atklātā traukā, tu dietini un vismaz plēvēji iekšā vai kaut kādā papīrītī. Okay. Otrs ir tas, kad viņi kaut kur var izmantot, bet ja domāju, tu pašai vai tu pat iepasīs tādu sviestu un tu būs problēmas ar hoģi kaut ko. Tagad mēs atgriezīsimies pie darba produktivitātes. Mūsu valstī, kas saucās Latvija burvīgā, darba produktivitāte ir zemā līmenī, jo cilvēkiem smadzenēs ir iepotāts tas, ka jo viņi mazāk darīs, jo viņi vairāk labuma sev panāks ar to, kad ierībjot kādam citam. Un viņiem ir pohuj. Tas, kad, pieņemsim, uzsaļot par pašu darba produktivitāti, vai paprasot tam pašam priekšniekam, izdarot vienu darbu un paprasot vienkārši tādu elementāru jautājumu, kā, ko es vēl varu tavā labā izdarīt, Viņi pacels to darba produktivitāti. Nē, viņi speciāli izdarīs mazāk un vēl iepisīs tā kā pa ļauno, to visu un panāks ar to, kad vienkārši viņiem izpisīs galvu un pēc tam viņi iekāps lidmašīnā, aizbrauks īri lasīt tās zemenes un viņi vietā paņems kaut kādu turku, kurš vispār neprot runāt, ne latviski, ne krieviski, nekādās valodās un vienkārši viņiem iedos tupa lāpstu un pateiks rots, Jo šeit nevienam neko nevajag reāli. Visiem jau ir iepērkēts tas, ka viss ir privatizēts, pārdots, atdots, viss vairāk šeit nekā nebūs, viss nāve, kapi, jau kaut kas tur stāv. Nezinu, šlesers, stāv viņš jau potē, krūstis liek ārā, viss ir ārā. Kur es esmu atbraucis? Nahu es te vispār atbraucis? Nahu es viss vajag? Smuki? Da? Vēl mums valstī ir šausmīgi foršs un burvīgs valsts pārvaldes aparāts. No tā es vispār pilnīgi paklaunos viņu priekšsēdnieku. Ja tu negribi vispār neko darīt savā dzīvē, tad ej strādāt valsts iestādēm. Bet, lai iet strādāt valsts iestādēm, ir šausmīgi labi jāpabeidz augstskolu, par kuru ir jāsamaksā. Tā kā tas nozīmē, ka jēga paņemt kaut kādu kredītu, lai samaksātu par Tev nav gadījumā ēties ēst? Nē? Nav? Ar kaut kas ēd? Nē, vēl nē. Bet ēdīs to. Tūlīt, es ēdšu pankūs, ko tu gribi no man? Ot iedomājies, ja viņi būtu atbraukuši uz valsts iestādi, Nē, štāds taisnums duras ir. Ir tāda valsts, var spālēt, tāpēc man personīgi ir čoms, labākais draugs, Viņš ir Latvijas attīstības aģentūras juriskonsults. Viņš tagad dzīvo Azerbaidžānā, viņa aizsūties turien. Viņš ir, kad viņa paradīzes zemes virsno. Nē, es gribu paklausīties šitiem. Ko?
nodokļu maksātāja nauda, kur aiziet? Viņš aizbrauc uz Azerbaidžānu, ja? Latvijas valsts maksā par to, ka viņam ir kaut kāds 200 kvadrātmetru platība ar trenažieru zāli. Azerbaidžānā, iedomājies, Baku, kur vispār nihuja nav. Tur pilnīgi ūdeni, tur vēl joprojām ūdeni kačā no kaut kādām tām no pumpiem, kas stāv uz ielām, ja? Nu, karstā laikā. Kad ir zem 30, ja? Tad tur ir viss kārtībā, bet kad ir virs 30, kas ir pārsvarā kaut kāds 6 mēnešu gadā, tad tur ūdens nav un tad viss staigā, bet viņam tur ir pilnīgi sūknis mājā. Un trenažieru zāle, un televizors, un vēl viņam becenis piedāvā katru dienu vēst uz turien. Nu, es kaut ko tur pagadīju zemes uzdevumi. Un to visu apmaksā Latvijas valsts. Jo viņš vienkārši pārstāvis Latvijas valsts, kurš prezentē Latvijas valsti Azerbaidžānai. Tagad jautājums, nahuj prezentēt Latvijas valsti Azerbaidžānai? Var kāds atbildēt? Viņš pats man to uzdeva jautājumu. Kāds tos gudrais draugs? Jā, viņam tur jādzīvo 6 mēneši, nav? Jā. Nahuj prezentēt Latvijas valsti Azerbaidžānai. Par ko maksā Latvijas Zinu, nodokļu viņa draugs man maksātāji? teica, ka viņš sēdēja, viņš teica, es esmu pats gudrākais, un visas pilnīgi sievietes ir stulbas, un vispār, ak, Dievs, vienkārši, es nekad dzīvē ar sievieti, vai par to gudro draugu viņš runā. Jā. Es tev vienkārši tā pastāstu, lai tu... Bet, Jā, saproti. saproti, viņš savulaik, mans tas gudrais draugs, ja, viņš cieta autoavārijā, viņš bija handbola klubu Ogre vārdsargs. Tādēļ. Un tad viņš pēkšņi cieta autoavārijā, viņam sašķēdīja celi. Rīgā pateica ārsti, ka to celi vispār nevar atjaunot, kad dirsā ir, jāvērš tipu uz ārzemēm, tā atrādās pēkšņi viens ķirurgs, viņš pateica, mēs tur celsim dzelzi. Bet tu nevarēsi staigāt. Pagāja 2 gadi, viņš stāvēja vārtos. Pagāja gads, viņš saslima ar vēzi, kad viņam nomira mamma. Viņš izgāja ķīmijas terapiju. Tas pats cilvēks, kas bija. Viņš izgāja ķīmijas terapiju, pēc gada viņš atkal stāvēja vārtos. Tagad mutīts aizvērāt? Nē, es domāju, ka jā. Mēs te gaidam to ēdienu. Teicu, ka mēs to stāvam uz muguras. Kur ir 2 minūtes? Es piekļuvu, blin. Kur jūs gribat? Kur tu vēl vajag? Dārziņus, augļus. Ja? Man ir bijuši 8 smadziņu satricinājumi, un visi smagi, ja? Starp citu. Saprot. Tā arī izskatās, vai ne? Lūdzu, tā. Kur tu vajag? Vajag. Jūsu domāt. Kāds darbs? Tomēr guļķi ēdēji? Tu vēl vajag? Kas tev tu pēc teikt? Zirnīši, nezinu, kukurūs kaut kas. Četras ir. Taču viena tur, otra šeit, visu atpakaties. Tā. Kur man vajag? Tu teici, ka mums jāstāv tev uz muguras. Vienai, pietiek, man negribas. Man negribas paklausīties, ko tu te runāt. Manas gudrības? Jā. Jo tu vari dirst visu rītu, liekt virsū, lai visi iet nahuj un šausmas un viss ir stulbi. Man baila vispār. A tev baila nav pašam? No kā? No sevīm? Es nezinu, vispār no cilvēkiem nav, jā. Man? Jā. Nē. Nav, bet tas ir ļoti labi. Tu vēl ierunājies? Tāpēc ir tā mūte ir tik liela. Es vienkārši nesapratu, kā tu vari tā runāt ar cilvēku. Kā? Tā kā tu no rīta runāji pirms pusstundas. Nu, ar mani un ar Sabīnu. Pagaidi, pieņemšana pret maniem kaut kādai cīņai vispār arī nevajadzētu. Mēs taču tev nekliedzam virsū. Vai es vienkārši esmu dzērājs, labi, ok, dzērājs esmu no rīta. Cikos no rīta? Mēs tev neko Jums attieksmi tāda, bišķiņa. Nu, labi, tev vēl ok tāda vēl, bet šeit ir attieksmi vispār man nelajā. Ko viņi tev tādu slikti dara?
Kas mums ir tām palaišanām un lūdzu, jā, lūdzu atnāc tēt, lūdzu šito un Jāzika, mums nav visu, visu sakārtots? Es kārtībā. Es arī uzrakstīju pa vārdu... Jā, noteikti viņi tev atkal rakstīs es... Vai tas tāds sīkums tikai, jā? Vai tu uzskati, ka tas tāds sīkums un tā arī mēs atstājam? Neko nē. Cilvēki nāk ēst brokastis un tur vēl nav viss salikts. Apai. Aizvien viņiem pasaki, nepis man. Aizvien pats, es to neteikšu. Nē, es to neteikšu. Aizvien viņiem pasaki, man nepis. Jā, bet viņi tiešām nav baigi. Viņu valodā. Labi, aiztais tos durvis ciet un plonāt. Vies tur ir? Сейчас будет, надо подождать. Nav съесть. Redzi, kas notiek, kad kāds pārāk daudz runā un nikuja nedara? Koji? Bakumi. Kādam ir jāattaisnojās pēc tam citu cilvēku priekšā, kad... Kad ir kāds vietas jāgriež. Tas man elementāri. Nevajag tādā šķiepulīties un griezt. Tad paņem vienu nogriezt. Un tad tu uzliec šitā te. Nevajag ņemt pārāk biezu. Un atkal šitā. Un 3. Un 3 trauciņos. Perfekti. Biednāk uzliek. Un mierā. Viss pietiek. Nevajag skaidrības taisīt. Давай. Ceļšana, es par kājām nav baili. Un es tagad arī īpaši nesteidzos. Es tagad risinu kaut kādas tur savas personīgās samildušās iekšējās problēmas. Un runājos un nesteidzos ar geizu gatavošanu cilvēkiem no ēst. Viss ģirsē. Ja domājies tagad trolejbus šoferi, kurš bļauj uz garām braucējiem par to, ka viņam dēlam kāja ir salausta. Izdies, vai? Dievsam. Vai maiznieks, kurš tā kā šodien maizi neuzsipa, jo, man sievai mēnešu reiz, ja? Akum. Ja es vakar varēju pagatavot un novākt traukus un vēl tur kafijas sadot 20 cilvēkiem, tad viņam cik tur nav 11. Nu, tad es varu šitā lēnām taisīt ēst visiem. Un viņiem ir jāpietiek ēdienam. Nu, mēs šodien esam 3. Labi, ka pēc no visiem atteicos un es biju 1. Ne? Pēc tam, ja kaut kādas sūdzības vai kas? Nē, bet īstenībā kaut kādas sūdzības nevar būt, jo tur ir pietiekoši ko ēst tā galda. Tad viņam vēl uzmest, ka visu viesu pak. Tā vienkārši uz galda tā ir, redz? Nu, aiziet nomest. Vai teikt, riet. Labi, joks. Tur saulītējiem.
Es jau, protams, neko nesaku, bet, es esmu 2 reizes vecāks par tevīm, un es 2 reizes vairāk, pat ne 2 reizes, 5 reizes vairāk es redzēju par tevīm, un 8 reizes vairāk es piedzīvoju, un es esmu bijis gan sūdos līdz ausīm, gan sriekos līdz galvas malē, un es vispār saprotu, ko es runāju, dažreiz arī piedzēries, un es arī zinu, ko es daru. Un kāpēc man nepatīk dažreiz apspriest to, ko es iesaku, jo vienkārši, man nepatīk gari runāt daudz. Man patīk gari runāt, tā kā es teiktu, lūdzu, tagad un tūliņās. Tā kā man vajag iebūvēt visu, Un šodien man patīk pa īsu, Noteikti, un īsu mieras un liekat man mierā. Nāda nākamo, ķeramies pie nākamā. Un tā saucās arī tā darba produktivitāte, Nevajag tur ilgi domāt, tu ātri izdari, pārēj pie nākamā procesa, atkal ātri izdari, pārēj pie nākamā procesa. Ko pēc galva nav ko domāt, kāpēc, kas tur, kur tur. Vajag vienkārši ieklausīties cilvēkā kaut kādā un darīt. Un tad, kad tu pats vari izdarīt to procesu labāk nekā tas cilvēks tu iesaka, tad tu jau esi augstākā līmenī. Nevis apstrīdēt to, ko tev liek darīt. Meklēt kaut kādas zemūdens akmeņus un tā tālāk. Nevajag to darīt. Ir balts acīm, Kurš tieši to dara? Vai es? Es to daru? Jā. Kurā brīdī? Visu laiku tu meklēji kaut kādas tur, kāpēc, kam tas, kā tu man vienreiz, tu man uzprasīji, kurai maiņai ir jāmaina kafijas automātā ūdens, jeb balas acī, da jebkurai, es nezinu, Piedod, atvainot, tas ir normāls jautājums. Paņem un samaini, Es jau arī samainīju, bet es... Kas tas ir par jautājumu, Nahuj tas jautājums man ir jāklausās. Kam aiziet viņu, televīzijā, iepis internetā to jautājumu, nahuj man tas ir jāklausās. Bet kam citam, ja tu domā, ka man citu nav ko klausīties, kā, uz jautājumu rast atbildi, kurai maiņai ir jāmaina kafijas automātā, to, pajautā man, kurai maiņai ir jāmaina tev, tampons, pīzdā, ka tev ir mēnešreiz. Es atvainojos. Tas pats, kad, tas debilais Kristaps sāka rakstīt, 1. jūlijā viņš aizpisa Rolim, kaut kādu debilu vēstuli ar to, ka, viņam ir pārbaudas laiks beidzies un tagad viņam ir jābūt algas pielikumam. Ko huja? Līgumā ir rakstīts 3 mēneši pārbaudas laiks. Klausies, kāpēc tas ir jālasa Rolim? Tas, ka viņš ir darba devējs. Līgumā ir rakstīts Rolands Millers, darba devējs. Visi jautājumi, kas ir saistīti ar jūsu darba samaksu un to tur, tie ir jāgriežās pie manīm, un es tālāk nododu tam cilvēkam, jo tam cilvēkam jau tā pietiek visa kā. Bet tu tikko pirms sekundes arī teici, ka tev arī pietiek visa kā. Bet tam es esmu jums domāts, jums jāgriežās pie manīm, bet nevis ar tādiem stulbiem jautājumiem, kuriem ir jānomaina, kafijas automātā ūdens, kas cilvēki vēlas ēst. Man poku. Iesus. Tā ir skaidro, ka ēst nav ko, jo, pavārds debils, Pavāram jāizskaidro darba procesu, darbinieki. Cilvēki grib ēst. Dēļ man skaidrot arī. Viņam kas tur ir tomāti, gurki, siers, kas viņam tur vēl ir. Viss viņam pietiek, lai viņi iet naktu visu. Un viņi raksta atsauksmes, pa kurām es jums pisīšu galvu, Jo man ir jāpiš galvu par kādu huļu, Jo es nevaru normāli uzmesties. Mums jāizdomā savi noteikumi tev. Tagad man būs savi noteikumi.
arī būs noteikti. Viss. Vairāk nekādu draugu, nekādu kafiju, nekādu brokastu. Viss maksās naudu. Sorry. We were wondering if we can leave Bags. Yeah, sure. Where? We can put it in office. There's safer. Okay. Under the key. So. Okay, so Yeah. you Yeah, we go. yeah. You can come now, Okay. and I will help you.